Nu, ko es gribēju teikt? Jā, kaut kur mums daudziem atmiņā, daudziem arī klātbūtnē, ir zinām šāda te organizācija, kuru pieminēja, ka 1959. gadā tāda pie Zinātņu akadēmijas tika izveidota. Dambja kunga prezentācija to atspoguļoja. Latvijas dabas un pieminekļu aizsardzības organizācija, kura joprojām eksistē. Viņas, kā saka, varbūt tāda latentā eksistence, nav pārāk daudz manāma, bet Vidzeme, Alūksne, Cēsis, lekcijas, attiecīgi, kā teikt, darbs ar sabiedrību, kaut kas jau notiek. Tā nav, lai gan arī viņā šajā organizācijā, es domāju, vairāk kā tādā draugu un uzskatu biedru kopā pastāv sanāk, jā, darbojās cilvēki, kuri jums ir pazīstami. Protams, ka pēc Borisa Vipera Dacītes pieminētā, kā saka, grāmatas par Latvijas mākslu baroka laikmetā, šīs grāmatas ir tās, kas mūs ir audzinājušas mūsu paudzi un kuros varēja parādīties toreiz ar Zinātņu akadēmijas svētību un Latvijas un dabas pieminekļu aizsardzības biedrības, kā teikt, finansējumu un uzrunātajiem tā laika Latvijas arhitektiem, mākslas vēsturniekiem, kultūras mantojuma speciālistiem, restauratoriem radīti šie sējumi, no kuriem šodien aug Latvijas akadēmiskā mākslas vēsture. Un, protams, ka šie dinozauri, par kuriem mēs runājam un kurus mēs pazīstam, ir mūsu laika biedri, bijuši mūsu laika biedri kādam ceļa posmam, bijuši iedvesmotāji un turpina to darīt, bet ir tāda interesanta lieta. Ja jau pirmskara pieminekļu valdei hroniski trūka līdzekļu, es zinu, ka arī šodienas Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldei arī gribētos, lai būtu viņas makā vairāk un iespēja būt vairāk kaut ko izdarīt. Un, protams, ka tad, kad Latvijā bija ļoti, ļoti maz sabiedriskās organizācijas, kāda sporta organizācija, kāds DOSAFs bija, kāds vēl atļautās organizācijas bez komjaunatnes un pionieriem, tad Latvijas dabas un pieminekļu aizsardzības biedrība, kas apvienoja gandrīz ļoti lielu daļu Latvijas iedzīvotāju ar 30 kapeiku ziedojumu, kas bija tik, cik maksāja viena loterijas biļete, varēja radīt tādu naudu, kas deva iespēju atbalstīt arheoloģiskos izrakumus Cēsu pilī, arheoloģiskos izrakumus regulāri Turaidas pilī, palīdzēja atjaunot Āraišu ezerpili. Un, protams, ka tur, kur kaut kur pietrūka vai rublis bija par īsu, tur bija šis sabiedriskais ziedojums un, kā teikt, šī sabiedriskā nauda talkās vai pilskalnu sakopšanā vai Gaujas Nacionālā parka tīrīšanā, gan ar brīvprātīgu mūsu līdzdalību, gan ar transportu, gan visu pārējo, deva kaut ko. To, ka šodien Latvijas un dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības cilvēki tieši tāpatās kā NKMP rekrutējās no arhitektūras fakultātes beidzējiem, no mākslas akadēmijas, mākslas vēsturniekiem, no arī, kā saka, citu specialitāšu pārstāvjiem. Un man prieks, ka Pēteris Blūms pieminēja Liesmu Markovu kā izcilu speciālisti, un mēs viņu zinām un cienam un mīlam. Un, protams, ka jūsu darbs un šādu te restaurātoru darbs, kas ir izaudzis no arhitektūras fakultātes izglītības un izgājis cauri AIG skolai, un katram aizgājis savā virzienā, bet visiem tomēr kopumā turpinot šo kultūras mantojumu saglabāšanu, ir reizē gan pedagoģija, gan pieredzes nodošana, gan arī, protams, ka popularizēšana. Un šī te paralēlā pasaule, par kuru es runāju, un es tūlītās par pieminekļu biedrību beigšu, jo drīkstu runāt, tā kā man Dambja kungs ir devis šo te vārdu runāt par sabiedrību, tad es varu pieminēt, ka tās sabiedriskās organizācijas, sabiedriskās iniciatīvas, ar kurām es esmu personīgi saskāries, saskaros un kur līdzdarbojos. Es nevaru runāt par visu pārējo. Bet šādi tik veselīgi izskatās mūsu Latvijas dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības kodols, pamatkodols, kurā, protams, kā teikt, visi mēs izskatāmies jauni, forši un, kā saka, dzīvespriecīgi. Pēteris Blūms, Uldis Pasnieks, Ilmārs Dirveiks atcerēsies, ka Aizputes pils šobrīd jau, kā teikt, apjumtajam vārtu tornītim, kura apmetumu toreiz 82. vai 83. gadā uz cigarešu papīra notamponēja ar grafītu pulveri, kā saka, AIG jaunie darbinieki, entuziasmi pilnie. Tur bija šis baigais drives, un tur bija tā lielā entuziasma vadītā iniciatīva, kā gandrīz vai dzīvojot teltī, strādāt pie objekta, un kamēr tas tiek apgūts un iegūt šī te neparastā unikālā informācija. Diemžēl šī unikālā informācija šodien paliek tikai uz šī te zīdpapīra, pārnesta varbūt arī uz kaut kādiem citiem taustāmākiem materiāliem, bet uz fasādes viņa, diemžēl, iet bojā.
To, ka Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības finansētais, kā teikt, Aizputes pils torņa fiksācija, tieši tāpat kā Bramberģes vārtu torņa fiksācija un arhitektoniskā izpēte notika pa šādiem te līdzekļiem, kuri arī bija ārpus kārtas, ārpus budžeta, bet tas, ka šie vārti tika sabojāti nemākulīgi šāda te remonta, ko negribas saukt par restaurāciju rezultātā, tas gan nebija nekādā veidā ne par mūsu naudu, ne ar mūsu ieceri. Ko gribas sacīt? Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrība ir viena, kā saka, skaista iniciatīva ar skaistu pagātnes aromātu un varbūt, kā saka, skaistām šodienas atmiņām un atskaņām. Kas notiek šodien? Varbūt ne katrs zina, ka uz Latvijas armijas ģenerāļu, pensionēto ģenerāļu, bet arī aktīvajā dienestā esošo speciālistu vidus ir izveidots Patriotisma fonds Namejs. Patriotisma fonds Namejs nodarbojās, protams, galvenokārt ar karavīru rehabilitāciju, ar karavīru piemiņas saglabāšanu un ar, kā teikt, karavīru bērnu skološanu, rehabilitēšanu un, kā teikt, tādām tiešām ar pilsoniski un patriotiski saistītām paramilitārām lietām. Taču man ir izdevies dabūt šajā fondā ar zinām procentu finansējumu, ka tas tiek atvēlēts kultūras mantojumam, un šai gadījumā jūs ieraugāt, ka Rundāles restaurātori pie Lestenes altāra ir spējuši strādāt un finansēt arī kādu skulptūru atjaunošanu. Rundāles restaurātori turpina strādāt tieši tāpatās kā arī citi restaurātori Lestenes baznīcas altāra pilnveidošanai no tām druskām, kādu viņi izdevās saliekot kopā izveidot. Bet fonds Namejs nofinansēja 2 lustras Lestenes baznīcai. Rīgas amatniecības skola tās izveidoja. Protams, ka tas ir, kā saka, jau kaut kas, lai šajā ansamblī, kurā ir leģionāru kapi un baznīca, kopā kaut kas veidotos. Gribu pieminēt latviešu un baltvāciešu, šodien sauktu par vācu-baltiešu, organizāciju Domus Rigensis eksistenci un viņu kultūras darbību mantojumu jomā. Jā, savā veidā jūs Rīgā daudz ieraudzīsiet kultūras pieminekļu un ko ievērojam cilvēku piemiņas plāksnes, piemiņas zīmes, bet uz Rīgas 800. gadskārtu Doma baznīcas fasādē tika atjaunota bīskapa Alberta skulptūra no tēlnieka Bernevica darba, kā teikt, kopija, vismaz, kā teikt, pietuvināta kopija pēc fotogrāfijām. Šajā pašā laikā uz 2001. gadu Rīgas amatniecības skola veselu gadu diplomu darbu taisīja apmēram 30 jauniešu, dabūja gatavu Pētera baznīcā altāri, kuram stipri pretojās Marijāna Ozoliņa, kā kārtīga komuniste. Ko lai dara, baznīcā altāris nedrīkstēja būt. Un tagad, kā saka, kad ir beidzot Pētera baznīcas likums, tad arī baznīcas altāris ir savā vietā kopš 2001. gada. Piemiņas plāksnes es jau pieminēju, un tās ir gan rakstniekiem, gan filozofiem, gan politiķiem un tā tālāk. Un tieši tāpat Domus Rigensis un Vācu-baltiešu sabiedrība ir tā, kura palīdz pieminēt arī Pētera baznīcā reformācijas notikumus. Kā jūs ieraugāt, prezidentiem abiem diviem aiz muguras ir tikko atklātā plāksne 2017. gadā. Kurzemes apvienotie fondi. Kurzemes apvienotie fondi, jeb Kurländische Stiftungen. Daudziem varbūt šis vārds nemaz nav zināms, bet atļaušos pateikt. No 1994. līdz 2010. gadam Kurzemē ar Kurzemes bruņniecības finansējumu un dabūto no Vācijas valsts līdzfinansējumu tika realizēti 20 projekti. No 2011. līdz 2022. gadam vēl 20 projekti. Un šajos te projektos ir pilnīgi baznīcu jumti, tie ir baznīcu torņi, tās ir, kā teikt, Kurzemes hercogu sarkofāgi Jelgavas pils pagrabā, un, protams, ka te jūs redzat piemērus, kuri neprasa komentāru. Vai tā ir nurmuiža, vai tā bija apriķi, vai tā ir krūte, tā ir, kā teikt, konstrukciju sastiprināšana, pamatu nostiprināšana, jumtu jaunu ieklāšana, un, protams, ka baznīcas ir saglabātas, un Vāna ir šobrīd aktuālais objekts, pie kura vēl tiek strādāts. Ar šiem pašiem Kurzemes apvienotiem fondiem, protams, lielā mērā finansējot, Jaunpils baznīcas altāris ieguvis ir šo te restaurēto, daļai rekonstruēto izskatu. Lansmaņa kungs, agrāk es līdz šim brīdim esam šie kontaktpersonas Kurzemes apvienotiem fondiem, pēc kuru ieteikuma šis finansējums tiek piešķirs vienam vai otram objektam, baznīcai vai kādam baznīcas mākslas priekšmetam, bet tieši tāpat arī Rundāles eksponātiem, kur, kā jūs redzat, hercogu sarkofāgi atgūst savu, kā teikt, iespaidu agrāko un, kā saka, pilnasinīgo. Un Lestenes baznīcai, kurā
no daudziem līdzekļu avotiem satek finansējums, ir arī šo te Kurzemes fondu, kādā kvalitātē un kādā stāvoklī ir skulptūriņas, to jūs, protams, kad arī varat stādīties priekšā, vai arī, kas esat redzējuši to Rundāles pils zirgu staļļos esošajā ekspozīcijā, bet kā viņas izskatās pēc restaurācijas, to var katrs apskatīties iekšā altārī. Un vēl, protams, ka daži gadi būs vajadzīgi, kamēr altārs pilnībā piepildīsies ar skulptūrām tajās vietās, kur viņas 50. gados ir gājuši bojā. Nu, ir vēl tāda sensitīva tēma baronu kapi, aristokrātijas kapa vietas, mauzoleji. Paši zinat, kā padomju laiks īpaši nihilistiski izturējās pret, kā saka, šo aristokrātu kapa vietām. Viņi tika izmantotas kā akmeņa laustuves, ķieģeļa laustuves, marmola plākšņu demontēšanas vietas. Šeit ir baronu Nolkenu mauzolejs Ezerē, un, protams, ka viņš ir šobrīd baronu Nolkenu pēcteču aprūpēts. Viņā, kā saka, tiek ieguldīti ģimenes līdzekļi no attāluma, bet ar vietējo meistaru darbu, kā saka, slēgtām durvīm. Šeit, kā teikt, tiek saglabāta gan piemiņa, gan arī, kā saka, ir paredzēts uzstādīt vēl papildus dažas piemiņas plāksnes cilvēkiem, kuri 1919. gadā Landesvēra sastāvā palīdzēja Rīgu atbrīvot no lieliniekiem. Kurzemes bruņniecības pārstāvi gandrīz katru gadu ir Latvijā, tiekās ar, kā teikt, mums, ar rundāliešiem, ar Lansmaņu kungu, un šī sadarbība, protams, ka ir vainagojusies arī ar daudzām labām lietām. Kā šeit, piemēram, Lielvircava, par kuru pirms gada jūs uzzinājāt pirmo reizi, jā, bet Jelgavas novada dome, restaurējot Lielvircavas muižas kungu namu un saistot kopā to ar barona Pētera von Klopmana iniciatīvu, redzot, ka Latvija ir kulturāla vieta, ka Latvijā kultūras mantojums tiek godāts, ka šajā kultūras mantojumā ir vērts kaut ko ieguldīt. Vesels konteiners ar mēbelēm, gleznām, grafikām, lietišķās mākslas priekšmetiem, ģimenes sudrabu un porcelānu atnāk uz Latviju uz deponējumu uz 25 gadiem. Ja latvieši labi uzvedīsies, deponējums uz 25 gadiem pārvērtīsies par dāvinājumu. Tā kā paši saprotiet, tas ir pirmais šāds vienīgais gadījums, kad šādā te kvantitātē un varbūt ne jau tieši Rundāles eksponātu kvalitātē, bet daļēji no Latvijas aizvestais, daļēji pasaulē papildinātais, piepirktais, ģimenes tālāk attīstītais mantojums ar tiešu, kā saka, šādu te Baltijai raksturīgo aristokrātijas zīmogu un šarmu nonāk atpakaļ Baltijas kultūras telpā. Iekārtošanas momenti vienmēr mums ir bijuši interesanti, un tie ir bieži vien pat interesantāki, kā izveidot interjeru, nekā pēc tam, kad interjers eksistē. Tad jau vairs tas ir, kā teikt, gida un attīstītāju, reklamētāju un tālāko finansētāju darbs. Bet to, kad kultūras ministrs, kā teikt, novērtēja, un arī Dambja kungs novērtēja ar atzinības rakstu pagājušā gada jūlijā Lielvircavas muižas atklāšanu, par to ir prieks. Paši saprotiet, ka tas, kas nevarēja būt iespējams padomi laikā, ja tika darīts varbūt ļoti tādā pagrīdes veidā, šobrīd, protams, ka ir skaidrs saprotams, ka latvieši un baltvācietība, ja varbūt tā saka daudzo šo te kultūru miedarbība Latvijā, kas rada un veido šīs zemes kultūras mantojumu. Tā ir kopīga vēsture, lai gan viņā ir šķautnes, kas varbūt nevienmēr un ne visur mums ir, kā teikt, patīkamas vai mīļi atceramas. Tā, un gribas vēl kaut ko pieminēt. Jā, varētu teikt, ka tā ir sabiedriskā darbība, kas atkal notiek paralēlā plaknē, un tā ir Rīgas amatniecības skolas, ja tagad sauktas Rīgas mākslas un mediju tehnikuma darbība, kopš 1997. gada atjaunojot baznīcas interjerus. Tā sākās ar manu dzimteni, ar Priekuli, kurai, kā saka, baznīcas jumtam es atradu naudu arī Vācijā, un pēc tam baznīca stāvēja tukša, un es uzrunāju šo amatniecības skolu, un cik ilgi jūs taisīsiet krēslus, cik ilgi jūs taisīsiet putnu būrīšus, vai nevarētu mēs uztaisīt kaut ko lielāku. Un sākās ar Priekuli, un šobrīd jau iet pāri par 60 opusiem, 60 pāri projektiem, lielāki, mazāki, baznīcu interjeri, kapelas, kapličas, pansionāti, lūkšanas vietas, visām konfesijām, visiem, kā teikt, ja, un kvalitāte. Protams, šeit jau tas ir studentu darbs, tas ir mācekļu darbs, kuri, kā teikt, skolā, ienākot pēc 9. klases, mācās turēt rokā kaltu un ēveli, un beidzot šo skolu prot uztaisīt kaut ko tādu kā Kārsavā. Tā iepriekšējais bija, es nepateicu, Salas baznīca netālu no Jēkabpils. Šī ir Kārsava, kurā jau ir iekšā kādu 4 vai 5 gadu diplomu darbi piegāsti ar kā saka, tādu riktīgu baroka un rokoko sulīgu
rekonstrukciju, parafrāzēm un kā teikt, vingrinājumiem. Jo šī baznīca jau līdz 98. 99. gadam bija kā pirmskara laikā uzbūvēta līdz jumtam sienas, tā viņa bija palikusi līdz šiem 90. gadiem. Nu, katoļu baznīcai ir savs kaut kāds uzrāviens, savi finansējuma avoti, uzlika jumtu, nu stāvēja šis šķūnis tukšs, kamēr amatniecības skola ierauga, te taču mēs varētu likt kaut ko iekšā. Jā, Īles baznīca, nu paskatieties, kā Ints Teterovskis paprasīja man, kur viņš varētu dabūt, kā saka, meistarus, un lūk, savedu kopā amatniecības skolu ar Intu Teterovski, un nu ir Īles baznīca, protams, ar savu interjeru varēs dziedāt un trallināt. Ir viena, kā saka, cita nākošā lieta, kurā man gribas sacīt, iniciatīva tiek sodīta. Un iniciatīvu mēdz sodīt arī tieši tāpēc, ka viņa ir iniciatīva. Kur jūs Latvijā daudz esat redzējuši piemērus, kā ierēdniecība soda par iniciatīvu, kā šajā gadījumā Smiltenes baznīcas draudzi, kur Smiltenes baznīcas draudzes restaurācijā bijusī Smiltenes piena līdzīpašniece, pārdodot savas akcijas, ieguva līdzekļus un apmēram 300 000 eiro ieguldīja šīs baznīcas atjaunošanā. AIG konsultēja, atbrauc pēc nedēļas Sēsu, ja Vidzemes novada pieminekļu inspekcijas darbinieki, sabliež tādus aktus, ka maz neliksies. Un patiesību sakot, man likās, lūk, šī te sinerģijas trūkums, kā uzraugošā iestāde, konsultējošā iestāde AIG par honorāru, par konsultāciju paņemt prot, bet atkal uzraugošā iestāde, kā teikt, mēģina izrādīt bardzību, tur, kur vajadzētu varbūt rādīt iecietību, sapratni, pretimnākšanu. Man šai gadījumā gribētos teikt, ka birokrātija un sabiedrība dara savu darbu un labāk darītu to tad, ja birokrātija netraucētu. Birokrātija kādreiz cenšas būt agresīva, birokrātija kādreiz savas tiesības pamācīt, izpauž ļoti tādā nepatīkamā veidā, un par to es esmu pārliecinājies, bet, nu, piedodiet, tā ir arī skarbā mūsu dzīve. Viens jaukais piemērs, par kuru mēs šobrīd zinām, jā, tur ir, mēs ar Imantu Lansmanu esam pārunājuši tieši pēdējā laikā. Andrejs Mediņš, trakais katoļu mācītājs, jāsaka, no Brunavas muižas un no šīs te Zemgales puses, bet viņš ir uzbliezis tagad, kā saka, Skaistkalnas baznīcai, ar kuru iepriekšējais runātājs tik brīnišķīgi parādīja vēl nojauktos torņus. Torņi ir augšā. Kādā kvalitātē? Protams, sūdīgā, piedodiet, kad es tā saku. Bet proporcijā viņi ir, formā viņi ir, mūri ir sakārtoti, baznīcā ir ielikta jauna grīda, jā, viņa nav melni, baltu, skaistu marmoru flīžu, kā mums gribētos redzēt tādai baroka baznīcai. Viņa ir modernās tādas poļu flīzes, melns ar tādu zilpelēku, un pie durvju restaurācijas vai pie viņu izgatavošanas no jauna būs, kur piesieties. Taču, ko darīt šādos gadījumos, kad entuziasms, nauda, un šai gadījumā naudas ir tik, cik ir, un par to ir jāizdara. Šis nav valsts pasūtījums, kurš ir nebeidzams tā kā Rīgas pils restaurācija, kurā tik pumpē un pumpē miljonus iekšā, rezultāti kā nav, tā nav. Šeit ir tik naudas, cik iedod, un par to ir jādabū rezultāts. Un ja par to vēl sit, tad tas nav godīgi. Un paskatieties, ko vēl trakais Mediņš izdara. Turpat netālu, ja, no Bauskas ir Kautsmindes muiža, kungu nams. Kautsmindes imidžs mums ir vecmāmiņām atmiņā kā kaut kas tāds cēls, izglītojošs iestādījums, kurā mācījās labas mājsaimnieces, kuras mācīja, kā saka, visu, ko darīt mājās. Ko dara Mediņš, ja viņam ir, kā teikt, Bārbelē skola pustaudžiem, puišelīšiem, kur viņš viņus, kā teikt, iekārdina dzīvei, ka varētu jūs būt lidotāji, jūs varētu būt, kā saka, kosmonauti, jūs varētu būt kaut kas, nevis tikai traktoristi. Tad šeit viņš atjaunotajā klosterā ēkā grib ielikt Kautsmindi, kā saka, meiteņu pansionātu un meiteņu mājturības skolu, kurā meitenēm mācīt labus tikumus. Nu, tādējādi atkal varbūt šai gadījumā baznīcai ir vairāk tālredzības kā Latvijas valstī. Nu jā, piedošana, kad es parādu beigās, un tas ir mans jautājums. Ko īsti rāda tas, ko Mašnovskis mums dārgais, kā saka, savos 5 sējumos Latvijas muižas, ir parādījis ar statistiku. Apmēram no 7 līdz 10% muižu ansambļu kungu namu ir perspektīve. 90% perspektīvas nav.
Tātad viņas brūk, viņas ir nekontrolētas, viņas ir, kā saka, izkomplektētas, viņas ir, kā teikt, pilnīgā pašplūsmē, un tā pašplūsme beidzās šādā te veidā. Mani studenti, kā saka, sametās naudu, gribēja piedalīties izsolē kopš aizpagājušā gada. 3 izsoles Bauskas novadā notiek. Visas beidzās ar neko. Šos studentus, kuri bija, kā saka, kompānijā paredzēti arhitekti, būtu mākslinieki, kuri būtu dabūjuši naudu un šo te ēku būtu arī mēģinājuši ar saviem spēkiem atjaunot. Nu, kaut kādā veidā izstūma ārā vai kaut kādā veidā neļāva viņiem šajā izsolē vinnēt. Kas notiks tālāk? Nu, lai Dambja kungs kontrolē. Bet es saprotu, ka šīs daudzās drupas Latvijā nozīmē tikai vienu lietu – Latvijas valsts ekonomisko mazspēju. Ja mums valstī būtu ekonomiskā pilnspēja, nu tad mums visas būtu kā nurmuižas, bet ne jau katrs ir piedzimis kā fiļs pie naftas vada. Tā kā saprotiet, pārējiem visiem tā nauda ir jāmeklē kaut kur citur. Nu tā, tas bija tas, ar ko es vēlējos šodien jūs kaitināt, bet var jau būt, kad parādīt arī to, ka paralēli šīm tik ļoti vajadzīgajām, kā teikt, iestrādēm, kuras tik brīnišķīgi apkalpo digitālā pasaule, cik ļoti labi iet uz priekšu kultūras mantojuma uzskaite, saglabāšana, informācija, un par to es ārkārtīgi priecājos, ka šajā iestādē praksi savu veidu dzīves skolu iegūst gan mani studenti, gan, kā teikt, viņi pastrādā šeit, kurš paliek, kurš aiziet, bet jūs esat tik ļoti laba sadarbības iestāde, bez kuras iztikt nevar, un arhīvu, digitālo centru, dokumentācijas centru, nu it īpaši, ka nāk kursu darbi un diplomu darbi, tad mani studenti mīl īpaši. Tā kā par to es pateicos. Paldies jums!